Nu, mopēdu vadītāji, uzmanās! Ir izgudrotas speciālas mudīgo mopēdu lamatas. Ja jūsu braucamais būs ātrāks nekā papīros solīts, jums būs problēmas. Policists apturēs un uz speciāla stenda nomērīs mopēda ātrumu. Ja būs par ātru, tad sods. Nē, tagad vēl tā uzreiz nav jāuztraucas. Priekšā vēl ziema un mopēds sāks darbināt tikai pavasarī. Līdz tam gan ir jāizdomā, kā tālāk dzīvot, jo mopēds ir tāds braucamais, kurš nebrauc ātrāk kā 45 km/h, bet lielākā daļa puiku, kas vizinās ar vērķiem, kas izskatās kā mopēds, juridiski ir uzkāpuši uz motociklu, un par to jau pienāks sods. Ceļu satiksmes likums nosaka, ka mopēds ir divriteņu, trīsriteņu vai četrriteņu transporta līdzeklis, kuram ir 50 kubikcentimetri motora darba tilpums un 45 km/h ir maksimāli pieļaujamais ātrums. Un, ja šie parametri tiek pārkāpti, tad faktiski tas vairāk nav mopēds, ja varbūt tās viņš pēc būtības ir mopēds, bet viņš ir nepamatoti, jeb nelikumīgi pārbūvēts. Varētu padomāt, kas tur liels, brauc ātrāk, lai tak brauc, ja māk saskrūvēt, bet tā gluži nav. Pirmkārt, jauniešiem no 14 gadiem ir atļauts braukt ar mopēdu tikai tāpēc, ka ir plānots, ka viņi nebrauks ātrāk. Ja kāds teiktu, iedosim 14-gadīgam puikam kaut ko, kas var pārvietoties 90 km/h un neliksim pat kārtot eksāmenu un neliksim mācīties braukt. Izklausītos visai traki, bet dzīvē tā arī notiek. Puika nopērk mopēdu, ar kuru rūpnīcā paredzējuši pārvietoties 45 km/h un nedaudz pavīlējot izspiež divreiz lielāku ātrumu. Te nu sākas otrā problēmas daļa – tehniskā. Ja braucamais paredzēts konkrētam ātrumam, tad braucot divreiz ātrāk, diezgan droši, ka tas drīz salūzīs, un pavisam droši, ka bremzes savu darbu veiks uz izmisuma robežas. Jebkurš motorsportists pateiks, ka palielinot dzinēju jaudu, jāpastiprina arī transmisija, piekara un bremzes. Tas viss iet roku rokā. Te nu arī vecākiem, kas pērk bērniem mopēdu, ir jāpieskata, lai bērna braucamais vienu dienu nesāk apdzīt vecāku auto. Ir arī paredzēts izmaiņas likumos, kas varētu pasargāt jauniešus no pāragrām traumām, un iespējams, ka ar mopēdu tuvākajos gados vairs nevarēs sākt braukt 14 gadu vecumā. Mēs pilnīgi noteikti aicināsim par šo jautājumu diskutēt arī Saeimā, kur ir jālabo ceļu satiksmes likums, jo patiešām situācija, ka 14-gadīgs jaunietis vada transporta līdzekli, kuru viņš patiešām objektīvi nevar vadīt, nav pieļaujama. Līdz ar to iespējams, kad atbilstoši direktīvai Eiropas, kura nosaka pieļaujamo vecumu mopēda vadītāja tiesību iegūšanai, kas ir 16 gadi, iespējams rosināsim šo jautājumu tiešām mainīt un noteikt, ka Latvijā mopēda vadītāja tiesības var iegūt no 16 gadu vecuma. Iespējams, vecuma paaugstināšana varētu izraisīt lielas diskusijas, un ne visi tam piekritīs, bet ir daži fakti par labu šim priekšlikumam. Pirmkārt, Eiropā tikai 4 valstīs ir atļauts vadīt mopēdu no 14 gadiem, visās pārējās no 16. Lai arī vecuma palielināšana nākamajiem mopēdu vadītājiem ir tikai apspriežama lieta, ir arī citas izmaiņas, kas ir daudz reālākas. Ir ierosināti grozījumi pirmkārt jau attiecībā uz kvalifikācijas pārbaudēm. Un no nākamā gada mēs plānojam, ka, lai iegūtu mopēda vadītāja apliecību un tiesības, būs jākārto braukšanas eksāmenis. Braukšanas eksāmenis, protams, būs laukumā. Vismaz sākotnēji iesāksim ar pārbaudēm laukumā, un tad laiks rādīs, varbūt tās pēc kāda perioda arī būs braukšanas eksāmenis jākārto satiksmē. Ko mopēdu vadītāji? Nekreņķējieties! Paši vien esat radījuši šādus likuma uzlabojumus, jo bojāgājušo mopēdu vadītāju skaits pieauga. Kā arī pēdējo mēnešu mērījumi rāda, ka vismaz 70% esošo it kā mopēdu nemaz neiekļaujas mopēdam atvēlētajos ātruma limitos.